Intuīcija. Sākumā pavisam definitīva, bet tad drusku platāk intuīcija. Un es esmu paņēmis no letonikas, lai visiem ir skaidrs, ka, droši vien jau, ka tā varētu akadēmiski par to parunāties. Intuīcija, nojauta, un tad ir ļoti diskutabla lieta instinktīva saprašana, kas balstīta uz neapzinātu pieredzi. Un filosofijai intuīcija vairāk jau ir skaistāk definēta intuīcija, ātra un neapzināta domāšanas gaita, īpašs izziņas veids, kad sasniegtais iznākums, tas ir patiesība, izpaužas pēkšņa apskaidrībā. Un tas jau man patīk labāk. Pēkšņa apskaidrībā, apgaismībā vai kaut kāds pēkšņs uzliesmojums, kur patiesība parādās. Un te ir ļoti svarīgs vārds intuīcijas sarunām parādās patiesība. Un tas ir viens no visnērtākajiem vārdiem, kāds vispār var pastāvēt, jo kas ir patiesība, ja? Vai intuīcija ir kaut kāds instruments, kas mūs var drusku vest uz patiesību, vai mēs varam viņai pietuvoties. Un ka tā nebūs Kaspara patiesība, vai Jura, vai Jāņa, vai Dina patiesība, bet kā tā būs kāda augstāka vibrācija. Un vai mums tāpēc nevajadzētu ar to intuīciju padarboties tādā veidā, lai mēs tā kā biežāk sastopamies ar to patiesību. Un šī patiesība nav pamatojama ne ar zinātnisku pieredzi, ne loģiskiem slēdzieniem un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir skaistākais, jo tikko kāds sāk pierādīt, ka viņam ir patiesība ar argumentiem, kas ir faktoloģiski vai kaut kādā veidā apstiprināti ar kādām ārējām lietām, ka Madara teica, ka ir tā, un viss šīs references ir, kad kāds teica. Un patiesībai nevajag to atsauci, kad kāds teica, jo patiesība ir tavs stāvoklis. Un tad ir tie divi skaistie stāvokļi, vai nu neziņas stāvoklis, vai zināšanas, avidjā vai vidjā. Un latviešu valodā tad pie intuīcijas arī ļoti skaisti mums pietuvojas tāds vārds, kas ir viedums. Viedums un intuīcija. Un visi šie vārdi kaut kur mēģina tā kā sākt mūsos griezties apmēram šajā rajonā ķermeniski, ko mēs tad devējam par čakru sistēmā sesto jeb āģņā čakru. Šeit ir tā vieta, kur mēs intuitīvi pieslēdzamies viedumam jeb augstākajām patiesībām. Un lai kur mēs viņas gribētu meklēt, mēs tur pa apakšu viņas neatradīsim, bet apakša ir arī nesošā enerģija jeb spēks, kas ļauj šeit ieraudzīt kaut kādu augstāku gaismu vai patiesības klātbūtni. Jo kamēr mums šķiet, ka mēs patiesību ieraudzīsim bez apakšas, tas nenotiks. Bet kā likums mēs, diemžēl, esam iekrituši vairāk ķermeņa orientētās praksēs. Un kamēr tu esi aizrāvies ar ķermeni dažādos veidos, tikmēr augšiņa klusē. Un tāpēc es aicinu skaisti un harmoniski visas lietas izmantot. Ne? Un saprast, kur ir tas skaistais līdzsvars. Intuīcija dod tādu sajūtu, kurā brīdī, kad, varbūt dažas lietas ir gan, ja. Un tagad būs daži man draugi, lai tā kā es arī drusku atsauktos uz kaut kādiem skaistākiem, augstākiem avotiem. Alisāna Bēlī ir man draudzene, vai ne? Un daži zina, kad viņi ir tādi jau uzmācīgi, dažiem kļūs Alisāna Bēlī. Lielā ezotēriķa un 20. gadsimta liela filosofe, kas ir daudz lejup nesusi dažādas garīgas zināšanas. Un viņa raksta tā: intuīcija ir sintētiska izpratne, kas ir dvēseles privilēģija. Tātad sintētiska izpratne, kas ir dvēseles privilēģija. Un ļoti daudz šeit būtības parādās pavisam dažos vārdos. Sintētiska nenozīmē mūsu infantīlajā valodas priekšstatā, ka tas ir kaut kāda Ķīnā ražota spēļmantiņa vai audumiņš, bet senais grieķu vārds ar nozīmi tātad savienots, salikts kopā,
praktiski, teiksim, tā sakausēts, ir pārkausēts, un tā ir dziļākā vārda nozīme. Sintētiski izpratne, kad man ir dziļa izpratne, kas ir veidojusies no dažādiem līmeņiem, arī ļoti vienkāršiem līmeņiem, arī kaut kādām skolas lietām. Bet tur parādās arī sajūtu līmenis, tās, ko mēs drusku varam saistīt ar otrās čakras, enerģijas plūsmu, un tad kaut kādā veidā tas transformējas un aiziet šeit kaut kur augstākie āķņā. Jeb šivas acī, un tad es netīšām sāku gaiši redzēt. Vai caur intuīciju mēs varam atrast par kaut ko, par ko mēs varam vienoties? Tas ir ļoti būtiska lieta. Vai intuīcija ir tikai mana personīgs redzējums, ja mēs caur šo instrumentu varam ieraudzīt patiesību nedaudz objektīvi. Un ja iet runa, un arī Bēlī runā par dvēseli, tad dvēselē piemīt galvenā īpašība, viņa ir pietiekami subjektīva. Un līdz kādai pakāpē tas subjektīvisms, jeb mans redzējums, ir mans redzējums. Un kurā brīdī mūsu redzējumi, piemēram, ar Jāni sāk pārklāties, un mēs sakam, jā, tā varētu būt. Intuīcija un dvēseles privilēģija. Tātad dvēsele ir tas kaut kas netveramais, ļoti grūti definējamies, caur ko intuīcija darbojas. Viņa nedarbojas caur mūsu mentālo spēju. Un tad viņu Alessandra Bēlī min to, ka intuīcija kļūst iespējama tikai tad, kad dvēsele sasniedz divus virzienus. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tā dvēsele ir sasaistījusies un iesaistījusies mūsos kā personībā, kā katrā no mums, kas ir ar miesu un asinīm, kas spēj izdvest vārdu. Un otra lieta, par ko viņi runā, tad, kad dvēsele ir uzņēmusi kontaktu ar garu, jeb ar augstāko, jeb ar absolūtu. Un man vienalga, vai ar Dievu, ja tu to gribi. Man tu var saukt jebkādos vārdos šo augstāko principu, absolūti vienalga. Visur viņš ir klātesošs. Un kā to saprast? Ir kaut kas caurauž visu, bet mēs viņu tikai nevaram noidentificēt un pieķert. Tad tas jaukākais no Bēlijas par intuīciju, kur mēs arī palasamies nodarbībās un parunājamies, ir tā. Intuīcija ir visaptverošs vispārīguma principa tvēriens. Visaptverošs vispārīguma principa tvēriens.